Jā, turpinot šo nelielo mūsu tēvzemes ceļojumu pa Kurzemes mežiem, esam izbraukuši ārā no Usmas, kā saka, šiem brikšņiem. Un, protams, iebraucām pie Pugāles eļļbūves meistara Jāņa Kalniņa mācītāja. Jā, sveiks, Jāni! Sveiki, Prieks tev Jāni. redzēt. Bet šajā sakarā brauciens ir tomēr arī ar nedaudz vēsturi, jo mēs zinām, ka Lestenē to komplekss, kur būs gan muzejs latviešu leģionāriem, tur ir arī brāļkapa un, protams, galvenais ansambls tā ir Lestenes baznīca, kur šobrīd tiek darīts viss, lai atjaunotu vecās ēģeles. Ja? Jā. Un Jānis ir tas, kas nodarbojās ar šo ēģeļu restaurāciju. Jā, Jāni, varbūt pastāsti, kā tas lēmums vispār tika pieņemts un kāpēc tu uzņēmies šo darbu? Redz, man jau patiesībā tā saikne, kad es 16 gadu vecumā izlēmu, ka es vispār gribu būt ērģeļbūvētājs, un tad pagāja vēl daži gadi un iznāca brīnišķīga grāmatiņa Kurzemes koktēlnieka Elices Grosmans, kur bija Lestenes ērģeļu fotografija. Un tā es par to visu uzzināju, visu to vēsturi, visu to, kā saka, izpostīšanas negantību un ērģeļu un leģendas par ērģeļu būvētāju. Ja? Un tad man parādījās tā doma, ja, ka, kad uzbūvēšu Lestenes ērģeles, tad varēšu iet pensijā. Ja? Un man dzīvē dažkārt tā ir bijuši, ka ir kaut kādi tādi pravietisks lietas, bet tā bija mana doma, bet tajos laikos tas bija 84. 85. gads. Ja? Kurš varēja iedomāties, ka to Lestenes to kalti un vispār izvāks ārā un Lestenes baznīca iekārta atgriezīsies? Tad, kad ap 2000 gadiem tā Lestenes baznīca iekārta sāk atgriezties, par ērģelēm ar tad neviens nedomāja. Tā sākumā bija doma, labi, vismaz to prospektu un tā atliksim atpakaļ, lai tur tas būtu, ja? Bet pēc brīža visiem palika lēnām skaidrs, ka tā kā cilvēkam gars ir tas, kas viņam dod dzīvību, tad ērģeles ir tas, kas dod baznīcai dzīvību. Un viss tā Lestene bez tām ērģelēm būtu kaut kas absolūti nepilnīgs. Un tad notika pagājušajā gadā nogalē kaut kāds pilnīgs brīnums, kad pirmkārt bija drusku nauda, apmēram 10. daļa no tā, ko vajag. Un otrkārt sagadījās mums tā bargā ziema. Un sagadījās tā, ka mans draugs mežstrādnieks, viņam bija cirsma, kurā bija 120 gadu vecs spriedzes, un kurš mēs nozāģējām tajā pareizā mēnesi fāzē, un kaut kā viss sagāja kopā, un tad mēs tā runājam, laikam visas zīmes rāda uz to, ka šis ir tas brīdis, kad jāsāk taisīt ērģeļu atjaunošanu. Ja? Un varētu, es vienmēr esmu domājis tā, tās ērģeles faktiski ir bijis pilnīgs unikums tajā laikā. Vienkārši neiedziļinoties sīkumos, bet ar Lestenes ērģelēm Firks tajā laikā meta izaicinājumu Rīgas domam, nemaz jau nerunājot par tur Jelgavu vai par citām pilsētām. Ja? Un šodien atjaunojot to instrumentu varētu domāt tā, kam nekurienes vidū vajadzīgas ērģeles? Bet tikko mēs sākam domāt tādās kategorijās, tad kam vispār kaut kas nekurienes vidū ir vajadzīgs kaut kas, un mēs nonākam līdz tam, kam tad tāda Latvija vispār vajadzīga? Ja? Un tādus, ka es kaut kādas tādas domas dzirdu, tad man paliek vienkārši slikti uzreiz, jo Lestene tas ir tomēr simbols ar visiem tiem brāļu kapiem. Tā bija viss tā līnija, kur bija Otrajā pasaules karā tās milzīgās džūkstes kaujas, ja? Un kā tā baznīca tika izpostīta, un visa vēsture pēc tam, un tā atzimšana, un es tajā Lestenes baznīcas atzimšanā, man tas kaut kā iet kopā ar to, tā kā ar mūsu latviešu tautas atzimšanu. Ja? Cik mums grūti ir tai tautai atzimt, atgūt savu identitāti, saprast, kas mēs esam, kur mēs esam un kāpēc mēs esam. Ja? Tad tā Lestenes baznīcas atzimšana apmēram tāpat tur iet. Un tādēļ arī ļoti zīmīgi tas, ka to ērģeļu atjaunošanu, vispār visas baznīcas atjaunošana patiesībā ir notikusi par tautas ziedoto naudu. Ja? Visvairāk jau tur Daugavas vanagu organizācija, bet arī visādiem citādām lietām, bet valsts budžeta naudas mums garantētas nav nekur. Ja, tas ir laikam jau normāls ceļš, kad uz sabiedrības pleciem gulstās tas smagums. Jā. Tieši tā, un tam, man liekas, ir tā simboliskā nozīme milzīgā, ja? Ka tas ir nevis kaut kāds
naudas atmazgāšanas projekts, bet tur, kur tur visi liekam pa latiņam, pa Mēs jau arī latiņam. tur sāka jaukt, ja, kā saka, attīrīt to iekšu. Es biju pie tās jaukšanas grīdas, ja, kas tur bija salietas cements iekšā. Turklāt vēl sagāst milzīgi laukakmeņi. Un tur bija milzīgs darbs, lai varētu to veco cementu izdaudzīt ārā. Ja. Tur bija smagi diezgan. Nu jā, un to es saku, un tas ir tas spogulis tam, kā mums no savas dvēseles visi tie cementi jādauz nost. Kā tu skaties uz to? Es esmu vienmēr uzsvērs uz to, ka ārējais fons Lestenes baznīcai, viņai jāpaliek tāds pats sašauts. Tas tomēr arī, man liekas, ja viņi tagad atjaunotu tā, apmest pa jaunu, vairs nebūtu tā vēsturiskā piegarša šai baznīcai. Zini, no tāda simboliskā viedokļa es tev piekrītu, bet no ēkas tehniskā viedokļa, mitrums iet iekšā, mūri bojājas. Viņi var apstrādāt Tas savādāk. apmetums jau nav tikai priekš tām, bet katrā ziņā pret to kaut kādu sterilo remontu es esmu pilnīgi pret, bet sakārtot tehniski, kur drūpošās vietas un tādas lietas, bet es domāju, ka vismaz tornī kādas caurums, tur daudz kas varētu palikt arī. Es tev piekrītu. Viņi, teiksim, ja tā paskatās tur kara pēdas, cik uz soļa var redzēt. Tā kā rētas, kas viņš ir. Tā varbūt būs tas kontrasts. Tu ārā ieeja, neredz un ieeja iekšā un tu skaties kaut kā. Un kā bija tā vēsture? Es zinu, es skatījos pēckara bildes, ka vēl nebija tā kalta. Tur bija tās ērģeles vēl, viņas bija cietušas, bet bija vēl varēja redzēt ar visiem grabumiem, ar visām figūrām. Ja. Kā tur bija? Tak izvazāja. Tā vēsture ir laikam tāda, ka it kā ziņas, ka vēl 48. gadā esot varēts spēlēt. Pēc citām ziņām, ka 48. gadā pēc kara tur vairs nav nekā. Bet katrā ziņā tās fotogrāfijas, kas mums ir palikušas no tiem 50. gadiem, tad mēs redzam, ka ir prospekts vēl ir, bet visa iekša nevienas stabules, nevienas tehniskās ērģeļa detaļas vairs nav. Bet tev palīdz, ja, tas, ka tām bildēm vizuāli. Jā, tās bildes palīdz, bet protams, visvairāk jau palīdz tas darbs, ko šitie materiāli saka. Ja? Un mums ir blakus Ugāles baznīca, kur ir ērģeles būvējis tas pats meistars, kas būvējis Lesteni. Un visas šīs salīdzinošana un tas, ko sauc par ērģeļu arheoloģiju un pēdas, kur kādas naglas bijušas, kā kas ir gājis, tas jau ir tas, kas palīdz. Ja? Mēs jau tagad, piemēram, mums ir tāds viens elements, ja? Šķiet, koka gabals. Bet šis elements mums parāda, kur viss ir rāmis, viņš mums parāda, cik dziļas ir bijušas tās ērģeles. Ja? Un no tādām detaļiņām, no tādiem elementiņiem mēs visu laiku lasam kopā, kas ir bijis, kā tas ir, un fotogrāfijas uzmērījumi, bet pats instruments jau jābūvē ir pilnīgi jauns. Bet kurā gadā viņas vispār tika uzbūvētas? Viņas ir, 1709. gadā viņas ir novestas līdz kaut kādai gatavības pakāpei, bet šodien mēs nonācām pie secinājuma, nonākam analizējot visu un arī dažus vēsturiskos dokumentus, ka tas instruments jau toreiz nav bijis pabeigts. Ja? Ka to latiņu Firks kungs bija uzcēlis drusku pa augstu un nav spējis pavilkt. Starp citu, arī pati baznīca, kad paskatās tā rūpīgi iekšpus to augšējo balustrādi un visu un uz tiem lodziņiem, ja? Un tas atstāja iespaidu, ka baznīca nav īsti tagad tādā veidolā, kādā viņi iecerēta, ka viņi kaut kādā brīdī apjēdza, ka nevar tikt vairs līdz tam galam un uztaisīja kaut ko mazāku. Ja? Tās cilvēka ambīcijas, bet tur tā vēsture tajā laikā jau bija tāda ļoti, ļoti sarežģīta ar visu. Kurienes visi šie fragmenti daļa bija Rundāls muzejā, ja? Bet kā viņi nokļuva līdz Rundālai? Jā, un 1960, laikam, 66. gadā kaut kad, tad visa iekārta tika demontēta. Viņu demontēja Tukuma rajona muzejs, un kas arī veic uzmērījumus, paldies Dievam, ka viņi tur ir. Un
Un tad viss tās detaļas uzglabāja Pūras baznīcā. Un Pūras baznīcā, kad tika filmēta, kad vēja un lietas sitās logā, tad šī lestenes iekārta tur tika ļoti pamatīgi pabojāta. Ja? Bet tur bija liels skandāls toreiz un tā, bet kaut kā to, kas viss palika pāri, tad pēc tam aizveda uz Rundāles pili, līdz ko nodibinājās Rundāles pils muzejs, jo Landsmaņkungs arī kā vienu no savas darbības tādām daļām uzskatīja šo izpostīto baznīcu iekārtu glābšanu. Un Rundāles pils izglāba ļoti daudzas baznīcas iekārtas. Tur jau nav stāsts tikai lesteni, tur bija no Spāras baznīcas, tur ir zemītes kaut kas, un vēl man pat, es tā uzreiz automātiski nevaru pateikt visu. Un tad pamazām tās draudzes, kas atjaunojās, tad no Rundāles pils lēnām atkal tas brauc atpakaļ. Ja? Un tas tiešām, ka tā lesteni pēc tam sāka atgriezties altārs, kanceli, un tagad beidzot ērģeles, ja tas ir pēdējais, kas palicis. Kas sāk atgriezties atpakaļ, tad es redzēju, kā Landsmaņa kungam asars bija acīs. Ja? Un droši vien mums visiem, jo tas ir tāds, tas ir simbols. Ja? Tas jau nav vienkārši kaut kas tikai. Bet, Jāni, cik tas simbols prasīs laiku? Ne, tas skaidrs atkarīgs no finansējuma, ja, bet, teiksim, tas ja būtu nepārtraukts, teiksim tā, es pašlaik rēķinu, ka vajadzētu nepieciešami līdzekļi būtu apmēram 1,5 miljonus. Tas ir, cik maksā viena Iskander raķete? Iskander raķete vai miljonu, jā. Vai Patriot raķete? Patriots arī, jā. Tā tad mums pietiktu ar 2 Patriot neizšautām Patriot raķetēm, un mums ērģelēm naudas pietiek. Jā. Tas tā. Tā Ivaniem rēķins jāpiestāda. Tāda dīvaina tā, bet tas ir tas, ko mēs tagad stādamies priekšā. Un, ja, piemēram, tā naudas summa pat šodien visa būtu, ja, tad es pateikšu, tas ir minimums 5 gadi. Varbūt pat 7. Bet cik interesanti, tieši tad, kad aiziešu pensijā. Tā kā bija. Un vēl tas, kāpēc lesteni man ir kaut kas ļoti īpašs, jo šobrīd lestenes baznīcā tiek spēlēts uz manām pirmajām ērģelēm, ko es uzbūvēju. 1996. gadā tās tagad ir lestenes baznīcā un uz tā pozitīvi spēlē dievkalpojumus. Pēc 300 gadiem spēlēs. Un tad būs tā, ka lestenes baznīcā ir mans pirmais instruments un droši vien tur būs mans pēdējais, ko es esmu uzbūvējis. Ja? Tā kaut kā tas tā pasaulē viss tā jocīgi griežās. Ja? Jā, skaidrs, jā, Jāni, paldies. Tā kā šeit top, kā saka, es jau esmu šeit bijis un var apbrīnot, teiksim, jā, visu to, kas šeit notiek, jā. Es zinu, ka, Jāni, tu taisi jau ne tikai to arī šitā slejerkas taisi. Tas kādreiz bija, jā. Un arī reku vēl pēdējās mājas tu taisi arī var redzēt, jā. Kādreiz jau vajag, jā. Ko tu, lai dara, tradīcija jāuztur, jā. Ja kādam vajag, lai nāk tevis, jā.